Interesanti ir tas, ka, ja atkal skatās tekošo 12 mēnešu rezultātu, to, ko viņi paši parāda, viņiem brīvā naudas plūsma ir palikusi tikai 1 miljards tā rezultātā. Vēl pirms gada viņi tāpatās, jā, ieguva daudz, bet tērēja daudz, bet viņiem palika brīvā naudas plūsma kā 25 miljardi. Bet tagad viņi ir aizgājuši tik agresīvajā šajā tērēšanā, ka viņiem principā naudas vairs pāri nepaliek. Nu, tas, manuprāt, ir varbūt kaut kāds, nu, ne bažu signāls, bet tas būs lielais jautājums uz priekšu, cik viņi spēs attaisnot šo te visu. Un novērtējuma rādītājos skatoties pēc price to earnings, šī te rādītāja pa gadiem, tad mēs redzam, Amazon šobrīd ir mēram 31. Un, ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad tas ir viens no zemākajiem punktiem. Viņš tik lēts nav bijis, ja tā varētu teikt. Varētu arī viss iet uz priekšu, jo viņi turpinās piegādāt labus ceturkšņa rezultātus ar lielu izaugsmi. Ir iespējams akcijai turpināt kāpt tālāk.